Es uzskatu, ka Jānis Rozenbergs ir veiksmīgs cilvēks, jo, manuprāt, viņš ir ļoti daudz sasniedzis savā dzīvē, būdams vēl tik jauns. Es domāju, ka liela loma manā, šī brīža, profesijā ir spēlējusi izglītība. Gan pamatskola, gan draudzīga aicinājuma Cēsvaļa ģimnāzija, gan pēc tam arī Vidzemes augstskola. Tie bija pamati, kā es nonācu līdz šī brīža profesijai. Un tad pēc tam ir bijušas dažāda veida nejaušības, kas ir palīdzējuši man varbūt strādāt un virzīties un pieņemt dažādas jaunas izaicinājumus. Varbūt grūti pateikt, kurš no tiem faktoriem ir dominējošais vai kurš ir galvenais. Bet, protams, ka vecāku loma arī visā tajā, jo, kā lai saka, ābols tālu no ābols nekrīt. Un vecāki man ir daudz, devuši un palīdzējuši, lai es varētu veiksmīgi attīstīties gan vidusskolas laikā, gan augstskolas laikā, gan arī tagad es viņiem bieži vien prasu padomu. Pēc ģimnāzijas beigšanas man bija divas izvēles. Vai iet studēt Latvijas universitātē politoloģiju, vai arī Vidzemes augstskolā arī politoloģiju. Un es izšķīros par labu Vidzemes augstskolai, jo tajā vasarā tā bija tikko no jauna izveidota augstskola. Un tā ir sanācis, ka es esmu vienmēr studējis tādās mazās skolās. Otrā pamatskola šeit pāri ceļam atradās tajā laikā arī neliela skola. Tad tālāk draudzīga aicinājuma Cēsvaļa ģimnāzija, neliela skola. Un arī Vidzemes augstskola, gan tajā laikā, gan arī šobrīd viņi ir pēc būtības neliela skola. Un tas arī bija viens no tiem varbūt izšķirošiem faktoriem, kāpēc es devos uz Vidzemes augstskolu. Pēc Vidzemes augstskolas beigšanas Cēsu pašvaldība meklēja speciālistus, kas varētu nodarboties ar attīstības plāna, attīstības programmas izstrādi pilsētai. Es pieteicos un tā es arī sāku strādāt par speciālistu, kas nodarbojas ar attīstības jautājumiem Cēsu pilsētā. Un tā pakāpeniski izveidojas attīstības nodaļa, tad mēs vadījām un darbojāmies attīstības nodaļā, un pēc tam, bija tie solīši visus priekšu lēnā garā. Atkal tā bija nejaušība. Proti, tajā brīdī pašvaldība meklēja šo attīstības plānošanas speciālistu, jo man faktiski atkal bija dilēma. Man bija darba intervija Rīgā, un es biju arī pieteicies uz šo pašvaldības konkursu. Un tad, kad es abās, dabūju šo pozitīvo lēmumu par to, ka gan Rīgā, gan Cēsīs es varētu nodarboties ar vienā vai otrā vietā strādāt, tad tā man izvēle krīt par labu Cēsī. Un atkal tur bija vairāki, varbūt, citi subjektīvi sadzīviski iemesli. Es biju sācis arī studēt maģistratūrā, un līdz ar to es domāju, ka visu to kombinācijā man vieglāk bija veikt Cēsīs, strādāt, mācīties un tā tālāk. Tā kā atkal tāda zināma nejaušība. Tas ir labs jautājums, un tā pašā laikā viņš ir ļoti komplicēts jautājums, jo katram cilvēkam ir savi mērķi, sava dzīves izpratne, savi dzīves stils un tā tālāk. Ir cilvēki, kuriem patīk dzīvot lielpilsētās, un nekad tu viņi nedabūs atpakaļ uz Cēsīm. Ir cilvēki, kuriem tieši gribās no tās burzmas tikt ārā. Es domāju, ka viens no tiem faktoriem, un tas arī zināmā mērā ir pašvaldības uzdevums, veidot tādu labu, pievilcīgu dzīves vidi, ar to saprotot, ka šeit ir labs izglītības līmenis. Tā augstākā izglītība, mēs par to cīnāmies. Pagājušā pirmdienā Rīgas Tehniskā universitāte ir pieņēmusi lēmumu Cēsīs veidot filiāli, tā kā tas jau ir labs solis uz priekšu. Tad laba izglītība, laba veselība, laba kultūras dzīve, laba infrastruktūra, to domājot ūdens, kanalizācija, gāze, elektrība, ielas un tā tālāk. Tas ir viens faktors, un, protams, un otrs pašvaldības zināmā mērā varbūt nav tieši uzdevums, bet, protams, ka jaunieši neatgriezīsies tikai uz labu dzīves vidi, viņiem arī vajag darba vietas, un tad faktiski tas ir tas, ar ko pašvaldība pastarpināti var nodarboties.
Un, protams, ka Cēsis, manuprāt, ir laba vieta radošiem cilvēkiem. Proti, projektu vadītāji, kultūras projektu vadītāji, varbūt arī arhitekti, teiksim, juristi. Es zinu pietiekami daudz šo profesiju pārstāvus, kas dzīvo Cēsīs. Viņš brauc 2 reizes nedēļā uz Rīgu, tiekās ar klientiem, bet pamatā viņš strādā un dzīvo Cēsīs.